Jā, čo. Te izdarsi? Jā, prāt. Nu, stāst, kas tev uz sirds? Nu, zin kā ir tā, ka es tā kā no tās politikas un pašvaldības gabalu, bet kaut kā cilvēki pēdējā laikā cepās visapkārt mums te. Tas ir tā kā viens stāsts. Internetā lasi, godās online rakstīts otrs stāsts, un sociālās mēdījos vēl ir trešais stāsts. Varbūt pastāsti savu viedokli, kā tur īsti ir, kas tur šobrīd notiek, tajā domāju, par ko tur jācepās. Zin kā, droši vien jautājumi daudz dažādi. Es varu īsāk tev pastāstīt. Zin kā, tagad tāds intensīvs laiks sācies, cilvēki tiešām sāk vairāk interesēties, ko mēs tur daram. Zini, pa cik tu man teici, ka tu gribēji zināt, ko mēs tur ritīgi daram, es te īstenībā izrukāju ārā, paņēmu līdzi, teiksim tāds posms, piemēram, februāra mēnesis, ja. Es paņēmu, ka februārī patiesībā mums ir bijušas 5 sēdes, ja domājies, 5 domas sēdes pa mēnesi. Parasti domēs ir 1 sēde mēnesī, mums ir 5 bijušas. Un es tev varu ātri apstāstīt to, kas mums ir tāds galvenums, teiksim, 3. februārī mēs lēmām par 10 ceļu atbalstu, 10 ceļu, teiksim, investīcijām 10 ceļos. Bija dažādas diskusijas, bija vieni, kas uzskatīja, ka tie ceļi tur ir ne tajā vietā izvēlēti, teiksim, nepareizi, bet būtība. Es atbalstīju to ceļu būšanu, jo to jau skatīsimies, teiksim tā, projektēšana notikusi, tur ir zinām būvnieki, Dievs dos mums būs naudiņi, mēs tos ceļus, teiksim, arī uzbūvēsim, jo jebkuram ceļam vajadzīgs remonts, jebkuram ceļam vajag kvalitīvu ceļu. Tad 6. Jau februārī mums bija tāda īsts kā jautājums tur, bet viens no bija kasācijas sūdzības izskatīšana. Cilvēki noteikti nespēr, par ko iet runa. Tad mums ir šobrīd tāda situācija, kad, diemžēl, izpildu direktora Lonerts savulaik piedāvāja mums reorganizēt būvvaldi, uztaisīt viņu pa sev pakļautībā esošu, un mēs konceptuāli piekritām deputāti, bet rezultātā kā viņa to veica, tīri tehniski, tas mums ir rezultējis to, ka šobrīd vairāk kā 50 000 mums ir jāizmaksā 3 darbiniekiem un jāatjauno viņa darbā. Un, tas ir respektīvi liecina tā, ka bijis diezgan neprofesionāls tas darbs, vai arī bijis kaut kāda savs redzējums uz to, kā tās lietas darīt. Bet tāda tā situācija, teiksim, kaut vai tikai Arvīdam Račīnskim mums ir 14 500 jāsamaksā, teiksim, šobrīd, ja, un vēl viņš jāatjauno darbā. Tad 18. februārī mums bija atkal ar vienu, bet ļoti svarīgu budžets. Jā, un tā gan bija tāda sēde, kura ir, principā, es uzskatu tā, ka budžets tā ir gada galvenā sēde, kurā mēs tomēr pieņemam lēmumus, ar kādām naudiņām, ko mēs varēsim izdarīt un kā mums dzīvot, un to gaida gan iedzīvotāji, gan investori, gan darbinieki, visu to gaida, lai tas budžets būtu pieņemts, un mēs viņu pieņēmām. Tas, neskatoties uz to, ka patiesībā pa budžetu nebalsoja neviens no Latvijas Zemnieku savienības deputātiem, un pats īpatni labi. Viņi uzreiz bija opozīcijā, viņi uzstīja, ka, teiksim, tas ir bez viņu līdzdalības pieņems. Teiksim, visi iepriekšējie budžeti viņu līdzdalību, šoreiz viņi bija apvainojušies, kad viņi uzskatīja, ka bez, lai gan kāds varēja līdzdarboties. Bet pats interesantākais bija cits, kad iepriekšējais domas priekšsēdētājs, kurš, teiksim, nāca ar piedāvājumu, teiksim, to, ka mums ir diezgan liela krīze pašvaldībā, un viņš to arī publiski paziņoja arī visā valstī, kad tas izskanēja visur, kad mums ir slikti, esam bankrotā. Nevar teikt, ka mums ir labi, bet es nezinu, teiksim, katrā gadījumā neuzskatu, mums ir tik sliktā situācija, bet respektīvi pie budžeta, kurā mēs patiesībā tieši Ainār-kungs bija tas, kas virzīja šo budžetu kā mērs, teiksim, uz priekšu, un tik ļoti daudz bija jāpieņem lēmumu par kaut kādu izmaksu samazināšanu un tādu, teiksim, optimizāciju un tādām lietām, un reāli, tas bija izdarīts, un īpatnējā veidā viņš tieši pirms budžeta nolika savu mandātu. Un tu zini vispār, kāpēc viņš nolika? Es tieši gribēju prasīt, jau tas, ko es lasīju, bija, ka viņš tāds atnāca, daudz varonas izdarīja un aizgāja. Jā, zini kā, es teiktu tā, nevajag cilvēki, mēs pieņemam lēmumus. Mums dzīvē ir dažādi ārēji apstākļi, iekšēji apstākļi, mēs pieņemam lēmumus. Šī situācijā tā viņa vēlme uzņemties to atbildību ir apsveicama, un es arī viņu atbalstīju, teiksim, lai tas būtu izmaiņas kaut kāds savādāks formāts, kā pašvaldību vadīt. Bet viņš pastrādājot, teiksim tā, viņš centās noteikti, ja, bet tas iemesls jau nav kaut kāds tur triviāls. Patiesība ir tāda, ka no 3. februāra Ainār-kungs ir pieņēmis atkal izaicinājumu atgriezties statistikas pārvaldē, vadīt nodaļu, un es negribu runāt par baumām, bet acīm redzot, tur ir kaut kādi izveidojušies izaicinājumi, kāpēc viņš izvērtējot atrašanos mēra amatā vai atrašanos tajā pārvalde, teiksim tā, valsts darbā, izvērtēja pa prioritāti valsts darbam.
tas ir viņa lēmums, un tur mums nav pamats pārmest. Par ko es gribētu pārmest, ir tas, ka viņš pats publiski teica, ka tas ir viņa budžets un ka viņš ir veidojis viņu kā ļoti tādu sabalansētu un ekonomisku, bet tieši tajā laikā, kad budžets bija jāpieņem, viņš ar saviem kolēģiem dažiem iebalsoja vairāk kā 1 miljonu izmaksas, kuras bija tādas, kuras, teiksim, nāca tā kā, šitā. Varbūt bija aizmirst. Investējam tur 400, tur 400, tur 300. Tas bija manā prātā, tas ir tāds ļoti vieglprātīga attieksme, tik svarīgi dokumenti, bet labā ziņa, budžets tika pieņemts, budžets ir apstiprināts, mēs strādājam un ejam tālāk. Ir tālāk, starp citu par budžetu, lai tu varēji saprast, tu vispār zini, cik mums ir budžets, ir liels ir nodā? Nav liels, tieši tā. Lielākā daļa nav liels. Tad ieņēmumos ir paredzēti gandrīz 73 miljoni. Ja? Un izmaksās ir paredzēti, to pateikšu, lai nemelētu, pār 89 miljoni. Tu man uzdošana jautājumu, pagaidi. Es kā uzņēmējs, kā es tā ieņēmumu 73, izmaksas 89, 16 starpība mīnusā. Bet tie 16 paredzēti sektora aizņēmumiem no bankām, un tur ir vēl atlikums, bija pār 7 miljonu atlikums ir naudiņa, kas kontā bija uz 1. janvāra. Tā kā budžets ir, teiksim tā, viņš ir ar domu, kad varētu būt uz rudeni, varbūt kaut kādi 1,5, 1,8 miljoni varētu pietrūkties, bet to tad redzēs, un tad ir tā versija, ka varbūt tajā brīdī būs jāiet pie valsts un jāsāk, ziniet, ko aizdodiet mums, lai mēs varētu izpildīt, teiksim, tomēr savas funkcijas, bet man gribētu cerēt, ka tas tā nebūs un ka mēs spēsim sabalansēt un izdzīvot tomēr bez aizņemšanās. Lūk, tas bija 18. un tad bija liela gara sēde 26. februārī. Neticējies, es to pateikšu, 51 jautājums. Ja? Labi, lielākā daļa no viņiem bija diezgan tehniski, teiksim, par atsavināšanu zemi tur konkursos un tādas lietas, bet bija būtiskie jautājumi, pieņemsim, par Platonas pagasta iedzīvotāju padomes kolektīvu iesniegumu izskatīšanu. Tas ir saistībā ar Lielvicavas kultūras namu, kas ir privāts, kuru īrē pašvaldība, tur liels tagad skandāls iet par to lietu, kad vieni uzskata, ka viņiem ir jālauž tas līgums, citi noteikti grib, lai tas līgums saglabājās. Tā patiesība vienmēr kaut kur ir pa vidu, un tas vispār, kāpēc par to tiek diskutēts, īstenībā tāpēc, ka atkal bija labā griba atbalstīt, teiksim tā, cilvēks, kas dejo, dzied, tur ir biblioteka, kad, vajag, labi, nav mums pašvaldībā telpas, iznomāsim no privātā. Galu galā nebūvēsim paši, iznomāsim. Viss ir labi, iznomāts tika, bet tad vien tādu neancīt to līgumu un tos nosacījumus, kā noslēgt ar privāto to līgumu. Tas gan netika deputātiem vairs rādīts. Tas jau aizgāja tādā, teiksim tā, bišķiņa zem tepiķa paslēptā formātā. Un tur par līgumu sagatavotā atbildīgais tika nozīmēts Ingus Zālīts, kas ir izpildu direktors vietnieks. Un rezultātā izveidojas tā, ka noslēdz līgumu, kurā tādā ļoti īpatnēja nosacījuma, kā lai tu to pasaki. Tu man prasīs, kas ir īpatnēja. Piemēram, ja viss Platonas pagasts pļauj zāli kopā pa vieniem 15,000 eiro sezonā, tad tikai ap to kultūras namu pļauj gandrīz pa 11,000. Ap vienu ēku. Ja. Nav fiksēts vispār izmaksas par apkuri un tam līdzīgām lietām. Viss ir gan februārī, janvārī, kad ir augstums, gan vasaras mēnesi, viss vienāds. Varbūt izlīdzinātais. Jā, bet nevarēja parādīt līgumā, nebija tas, kas bija, varbūt tā ir, es teiksim tā, tur ir divas lietas, nekompetence vai ļaunprātība. Un es, kad Zālīša kungam domē uzdevu jautājumu, vai viņš uzskata sev par kompetentu, viņš teica, ka jā. Tad es saku, tā ir ļaunprātība. Tā ir vienkārši pašvaldības līdzekļu izšķērdēšana, tā ir ļaunprātība. Es uzņēmēju nevainoju personīgi, tāpēc, ka uzņēmēji, viņi darbojās, ja viņiem pieļauj tādas nosacījumus, ja viņam dod iespēju iekasēt vairāk, kurš uzņēmējs atteiksies no tā? Ja? Tā jau ir atbildība tieši no amatpersonas pašvaldībai, kurai jāseko līdzi un jābūt rūpīgai, taupīgai un tā tālāk un tā tālāk. Šobrīd, diemžēl, Zālīša kungs un viņa priekšniece Lonerts kundze šī jautājumā galīgi nav bijuši ne taupīgi, ne rūpīgi. Bet tur bija vairāk, mēs izdiskutējām, un es ceru, ka tur būs kaut kāds kompromiss, un es ceru, ka uzņēmējs arī sapratīs to, ka neviens jau neko negrib paņemt lieku. Vienkārši nofiksējam, cik tā elektrība tērēts, cik tas siltums tērēts, un viss, un samaksā un daramies tālāk. Otrs iesniegums bija par Elejas pagasta sporta kompleksu būvniecības izmaksu iekļaušanu Jelgavas novada budžetā. Respektīvi, īsāks, vienkāršākā valodā ir par sporta zāli Elejas vidusskolai. Un cilvēki bija uzrakstījuši, sanākuši kopā uzrakstījuši vēstuli, ka viņi grib redzēt, lai tas tiktu iekļauts budžetā, bet vien tāda sīk nians, viņš jau ir iekļauts budžetā.
viņam ir jau iztērēt naudu projektēšanai, projekts ir saskaņots, beidzies. Es ceru, ka tuvākā laikā, teiksim tā, domas amatpersonas ierēģņi sagatavos to iepirkumu un būs iepirkums, un mēs uzzināsim, cik tas viss varētu maksāt. Tā kā tas bija tīri pa sporta zāli. Jā, kā tad ar to Elejas skolu, par ko tas skaļākais cepiens droši vien tagad ir? Nu jā, te ir tā situācija atkal. Ir lietas, kad normāli cilvēki sēžās pie galda un risina jautājumus. Bet tad šobrīd tāds laiks ir iestājies, kad ir tā pirmsvēlēšanu lietas sākušās. Un daži cilvēki domā, teiksim tā, kāda iztaisīt no neatrisināta jautājuma, iztaisīt problēmu, ko viņi netaisās paši nemaz risināt, vienkārši viņiem vajag skaļbļaušanu. Viņiem vajag musināt cilvēkus un teiksim tā, sevi pasniegt kā tos, kas būs tie lielie jautājumi risinātāji. Ja? Un man jāsaka, šī gadījumā tas spilgti raksturojās, jo tie galvenie līderi atkal ir tā paša ZZS saraksta līderi ar Lonerts kundzi, ar Zālīšu kungu priekšgalā, ar šīs te skolas direktoru vietnieci Leju Majoru priekšgalā, ja, kura vadīja to sapulci. Un ja būtu jautājums uz galda, kā risinājums, viss saprotams. Un meklējam, ko darīt, nevis, teiksim, mētājamies ar dubļiem, kurš kaut kad ne tā pateicis. Bet nianse ir tāda, ka, diemžēl man jāsaka, ka Elejas vidusskola un vispār Elejas ciems kā tāds, tā ir tīrākā atbildība tiem cilvēkiem, kas tur no 90. gadu sākuma ir bijuši pie varas un atbildējuši, kad līdz šim dienai tas nav atrisināts. Un jautājums par prioritātēm. Jo, ja mēs skatāmies šobrīd, es teiktu tā, ka manā uztverē skola, bērnu dārs, tie teiksim, tādas publiskās, tas ir tas primārais, kas būtu ciemā jāatrisina. Un tad jāķerās klāt izklaidei un tādām lietām. Diemžēl, 2 gadus atpakaļ apmēram, vai pat 3, tika prioritāri uzbūvēts vispirms Elejas parkā izstāžu zāli par gandrīz 1 000 000 eiro, kuru izrādās patiesībā nevienam diži arī tai kultūras pārvaldē diži nevajag, viņi nezin, ko ar viņu darīt, naudu iztērēt milzīgi, patiesībā šobrīd jau veidojas jau kaut kādas problēmas ar šo būvi, jo izrādās, ka projektētājs, kas ir projektējis, pieļāvis daudzas kļūdas, kad es savulaik, starp citu, es to norādīju, ka man likās aizdomīgi tā projektētāja kvalifikācija, kad es 2 gadu atpakaļ jau norādīju, Lonerts kundze pa visu var man negribēja veidot, es aicināju satikties uz sarunu ar to projektētāju, lai saprastu, es tiku distancēts no šī projektētāja maksimāli, jo viņi negribēja to pieļaut. Bet ne par to stāsts. Realitāte tāda. Skolai sporta zāli jau mēģina būvēt no 1989. gada. Nav uzbūvēta līdz šī dienām. Mēs esam dzirdējuši par mega projektu, ar basēnu, vēl kaut ko. Tagad patiesībā ir izstrādāts projekts arī milzīgi liels, kā man viens teica, ka tas ir tā perspektīva, lai tu saprastu, ko nozīmē vārds milzīgi liels. Zāli gandrīz 50 uz 25 metri. Florbolam ir vajadzīgs 20 uz 4, tas ir lielākais sporta veids, kas iekšpusē, kas mums ir nepieciešams. Augstums ir gandrīz 16 metri. Es pajautāju, cik tad ir, teiksim, tā Betāna kungam zāle, teiksim, pie viņa. Viņš teica, ka viņam esot 6-7 metru augstums. Lai tu saprastu, vienkārši, man pašam ir, es pats esmu uzbūvējis 3 sporta būvus. Tā kubatūra, kas tev jāpiekurina, jāpiesilda, ventilācija, tās ir milzīgas izmaksas. Šāda veida projektē, tai skolai ir radīta tāda problēma nākotnē jau, ka viņai būs jāatrod nauda, arī pašvaldībai būs jāatrod nauda, kā to uzturēt. Bērniem nav liela atšķirība no tā nekāda. Jo tur, piemēram, projektā ir konferenču zāle gan 50 cilvēkiem. Ja? Ir skatītāju vietas uz 250 cilvēkiem. Vajag jau zāle it kā, bet tur varēja savādāk pilnīgi risinājumi būt ar balkonu, vēl kaut kādu. Ir tik daudz mums ir jau uzbūvēts sporta zāles, kas ir novadā uzbūvēts. Paņem tikai to prototipu un uzbūvēt turpat, bet te atkal ir māksla radīta, milzīgas izmaksas. Es saku tā, vajag, jāizdara viss, lai būtu tā sporta zāle. Bet šobrīd, atkal, mēs nogājam tos vidus. Vienkārši bija situācija, kad ir iespējas valsts tā kā mētājās ar tādu karodziņu, saka, mēs jums piedāvājam naudu, ja jūs sakārtojat savu izglītības sistēmu, lai iedot jums naudu jūsu izglītības sistēmai. Uz šobrīd, lai uzzinātu, cik tā nauda būtu, un kad bija tāds lēmums, kad mēs sakārtojam, un mums tās svārstīgākās vietas ir Elejas vidusskola un Kalnciem vidusskola un šī tālmācības vidusskola. Tad izglītības pārvalde izstrādāja sistēmu un, tā teikt, to iesniedza deputātu vairākums nobalsoja atbalstīt, lai iesniegtu viņu atkal izglītības ministrijā un sagaidām, cik to naudu viņi dos. Šo izmantoja oponenti, tie paši, kas ir izrādījuši savu nevarību jau gadu desmitiem, var teikt, lai kaut kā Eleju sakārtot, un bļauj un kliedz, ka tagad, ir, teiksim tā, Liepiņš tagad grib iznīcināt vidusskolu. Nevienā brīdī es esmu vienmēr teicis, ka vidusskola Elejā tā ir prioritāte, tā ir vienmēr jābūt, vienalga kādiem līdzekļiem, vai pa valsts, vai pa pašvaldības līdzekļiem, viņi jāpastāv. Un šī situācijā tā ir tāda ažiotāža, kas ir izveidota, ja, un cilvēks musina, cilvēkiem stāsta nepatiesību, puspatiesību, es viņus arī saprotu, visiem ļoti dārga tā skola, un tas ir pareizi. Tā skolai tur ir jābūt.
Bet šobrīd šī brīdī vienkārši daži nekaunīgi izmanto priekšvēlēšanu aģitāciju, teiksim tā, lai it kā tādā veidā radītu sev kaut kādu atbalstu no elējniekiem. Lai viņiem veicās, es šī brīdī ar lielāko prieku gribēšu redzēt tos cilvēkus, kas sev dabūs to elējnieku atbalstu, ka viņi, kuri jau iepriekš ir bijuši vismaz 20 vairāk gadus, viņiem iespēja to visu izdarīt, ka viņi izdarīs kaut ko beidzot. Bet ticības man tam daudz nav, jo viņi to nav izdarījuši iepriekš. Un ja mēs runājam par prioritātēm, kaut vai elementāri, tur ir tāda skolas iela, kas iet uz vidusskolu. Mīlīši, kāpēc tad to skolas ielu nesataisīt? Viņai pat nosaukums ir skolas iela. Kāpēc jūs gribējāt to parku taisīt? Uz ko elēnieki bija ļoti sašutuši, ka es teicu, ka reku Elējā jums taču ir parks. Ja? Viņi izteica, ka viņiem nesot to jautājis par to parku, to izstāžu zāli. Bet tādas ir tās lietas, un tāpēc tas vidusskola Elējā, tā ir tā lieta, kas šobrīd vienkārši jāķerās visām jaudām. Šonedēļ ir iesniegts Izglītības ministrijā atkal, lai dabūtu tās saucamās pierobežas pieejamības skolas status. Tas nozīmē to, ka tev ir mazāk prasības pēc mazāk vidusskolas bērniem. Šobrīd ir prasība pēc 54, tā būtu pēc 30, kas teiksim tā, dod garantiju vairāk, ka mums tā skola eksistēs. Tā kā daudz es tev gari stāstu, jo tā ir ielaista problēma, un viennozīmīgi viņa jārisina. Bet rezumē ir tāds, ka skola būs. Viss, kas atkarīgs no manis, jebkura mana, teiksim, tā balsojuma vai darbības, es esmu vienojis par to, ka nevis skola, bet vidusskola. Jā, vidusskola. Tur nav par skolu neiet diskusija, par vidusskolu, ka viņai ne tikai viņai jābūt. Un vēl jātīstās. Viņai vēl ir jātīstās, jo Elējas ciems vispār man izskatās tāds kā aizmirsts. Tāpat kā Kalnciems ir bijis aizmirsts, tā ir Elēja bijis aizmirsta. Ja? Jo tās lietas, ko tā tomēr ir tranzīta ciems, caur kuru iet viss tā Lietuvas šosei, un tur ir pietiekoši daudz iedzīvotāju, viss tā apkārt, viss, kas tur apkārt ir Vilca, Sesava, Bēvircava, Lielplatona, teiksim, ja? Tas ir centrs, un tur nav nekāda centra status. Tur neviens nav neko domājis, kā to centru. Mēs tikko ar savu iniciatīvu panācām šitajos 4 gadus, ka beidzot gāja taciņu Latvijas valsts ceļu uzbūvē no tām daudzdzīvokļu mājām līdz lielai šosei, kas nebija, jo bērni staigāja, sevišķi pa ziemu staigāja pa ielu, kur varēja jebkurā brīdī nelaimi notikt. Tas bija arī jūsu programmā iepriekš, ne? Tas bija programmā, jā, un tas ir tas realizētais punkts, bet tas ir realizēts punkts nevis ar mūsu naudu, tas ir realizēts punkts ar uzstājību pie valsts ceļiem, ka tas ir jāizdara. Viņi to izdarīja. Tā ir tā dažādība, kad ir svarīgi, cik tie, kas vada pašvaldību, ir enerģiski un uzstājīgi par savu interešu aizstāvību arī tā skaitā ministrijās. Un ja mums tādu nav, tad, diemžēl, mēs esam outsideri kā pašvaldība. Un tas ir ļoti būtiski, teiksim, gribās cerēt, ka nākotnē mums būs, tie pašvaldības vadītāji būs spējīgi aizbraukt uz Rīgu, aiziet pie ministra, sist kulā galdā, teiksim tā, un pieprasīt, ko mums novadam vajag. Jā. Tas, kas tur vēl bija no šī te visa tāds būtisks, bija par 2 ceļiem, kad publiskā infrastruktūra, ko atbalstīja arī 2 ābelīšu ceļu. Ābelīšu ceļš, tas ir arī Salgavas pagastā un Jaunsilgā pagastā Niedru iela un garāžas gate. Ja te arī bija garas diskusijas, atkal bija, teiksim, viena daļa deputātu uzstājās, kad nepareiza vieta, nepareizs stāsts. Manā uzturē vienmēr ir tā, ka, ja mēs esam gājuši uz priekšu darbu izdarījuši, teiksim tā, mums ir tik daudz ceļu, ko remontēt, un ja kaut kāds darbs ir izdarīts, pabeidzam. Protams, te ir lieli jautājumi par to, kā tika izvēlēts, vai tas bija tas pats aktuālākais, kas izvēlēts. Bet šobrīd, uzdodot kādam tāds jautājums, mēs pazaudēsim jēgu, tāpēc šobrīd, ja darbs ir izdarīts, ir jāiet priekš un jādarbojās. Es teiktu, ka pie tā 26. tas bija arī tas gandrīz arī galvenais. Vēl viena nianse par ozolniekiem runājam, tad bija viens no punktiem bija par autostāvokļu pārņemšanu bez atlīdzības pie meliorācijas ielā. Te, kur mums kādreizējais tas veikals, kas bija Vesko veikals, ja? Tagad investors tur ir ieinvestējies jaunu veikalu uzbūvēt, un cilvēks par savu naudu izbūvēja autostāvvietas. Un saprot, kas izveidojas atkal. Nevis mēs aplaudējām par to, ka cilvēks ir investējis mūsu infrastruktūrā un, teiksim tā, nelielā daļā pašvaldības zemes ir izbūvējis arī stāvvietas. Parādījās diskusija, kāpēc viņš to darīja, un vai ņemam viņam to nost vai neatļaujam vēl kaut ko. Man tas nav pieņemami, es uzskatu, tas vispār tā attieksme. Mēs tādā veidā vispār noniecinām jebkādu uzņēmēju darbības kaut kādu iniciatīvu, lai mēs savā novadā kaut ko darītu labu pa brīvu. Jo cilvēks jau par savu naudu izdarīja. Nu, lūk, un tad vēl viena sēde bija 28. un tā bija tā skaļi skandalozā sēde, kurā bija viens jautājums par izpildu direktors atstādināšanu. Un atkal, šeit var visādi mētāties atkal dubļiem pa personību un tam līdzīgi, bet patiesība bija viena. Cilvēks vairāk kā 6 mēnešus nav bijis darbā slimības pēc, un slikti kā tā ir sanācis, kad ir tādi apstākļi, kad ir pārņēmusi slimība, bet kādam tie pienākumi jāpild, un tāds ir tas likums, ka pēc 6 mēnešiem ir tiesības atstādināt.
Un tas bija pārsteidzoši, kad tie cilvēki, kas 3,5 gadus vairāk bija, tā teikt, es teikšu tā rupjā vārdā, gānījušies par izpildu direktoru, ka viņa tāda un viņa šitāda, tajā brīdī, kad bija jāļauj, teiksim tā, viņu atstādināt un izsludināt konkursu uz jaunu, teiksim, personu, ieņēma kaut kādu nesaprotamu pozu un sāka kaut kādas, tur, teiksim, tās lietas, vispār tādas ļoti personīgi aizskarošas, manuprāt, lietas par invaliditāti un kaut ko tam līdzīgi, kas likums pat mums aizliedz, teiksim, cilvēkam uzdot tāds jautājums. Ja cilvēks pats pieņem lēmumu, ka viņš informē darba vietu, darba devēju, ka viņam ir tāds piešķirt, nu tā ir, un tad ir cita procedūra, kādā, teiksim, no viņu var atlaist, bet tāda informācija nav saņemta. Un šis bija pārsteidzoši, un, jā, vairākums it kā nobalsoja, 9 pret, es neatceros cik ir, bet 9 bija vairāk nekā, bet likums nosaka, ka vajag vismaz mūsu gadījumā jābūt ir no visu deputātu skatu vairākumu. Ja mēs esam 19 deputāti, vismaz 10 bija tas jānobalso. Līdz ar to lēmums netika pieņemts. Ja? Un tā kā šis ir pašlaik tāds jautājums, kas ir palicis arī tāds gaisā karājoties. Nu, cerēsim, ka veselais saprāts uzvarēs un mēs varēsim turpināt strādāt un ļaut cilvēkam tiešām veseļoties un nebojāt viņam nervus. Es nezinu, tā īsi ir tas, ko es tev varēju pastāstīt. Jā, un kā ir ar to, teiksim, šobrīd Doma vada, tā kā Domas priekšsēdētāja vietas izpildītāja? Jā, tā ir. Un kā būs ar to, teiksim, vai tiks izvēlēts vēl Domas priekšsēdētājs atlikušiem laikam līdz vēlēšanām? Vai... Es nezinu, tas ir jautājums tāds, ka likums nosaka, ka viņi pēc likuma ļauj vismaz 2 mēneši pēc šī, kad ir atkāpies iepriekšējais Domas priekšsēdētājs, 2 mēneši var strādāt šādā režīmā. Jāsaka gan godīgi, ka tad, kad mums bija atkāpies Lasmaņa kungs, tad tajā brīdī Ilze Vītola, Zemnieku savienības pārstāve, vairāk kā 4 mēnešus vadīja šo te, un tas nevienam nelikās kā problēma. Nu, es tur esmu saskatu dažādas tādas politiskās zemtekstus, ka, teiksim, šobrīd pie varas esošie politiķi, kas sēž valdībā no ZZS puses, šūpo to laivu un mēģina, teiksim, kaut ko te cilvēks, teiksim, bišķi trandīt. Man liekas šobrīd, ka tik īsts laiks ir palicis līdz vēlēšanām, jāļauj ir, manuprāt, darbs iet uz priekšu, funkcijas tiek pildītas, lēmumi tiek pieņemti un vienkārši jāļauj tad ir nostrādāt to un tad jau nāks. Tad notiks vēlēšanas, tad lai nāk tie jaunie cilvēki, kas tiks ievēlēti, lai viņi veido pašu atkal savu, teiksim, komandu un veido, teiksim, to, kā to visu virzīt tālāk. Bet es nezinu, man nav tāda konkrēta šobrīd šī viedokļa, es tajā neredzu baigo vajadzību šobrīd ievēlēt obligāti. Ja būtu gads un vairāk, jā, nu tad būtu tomēr vajadzīgs tas līderis, kurš jau, teiksim tā, bet šobrīd Tauriņas kundze pilda savus pienākumus un man tā liekas ļoti labi. Labi. Nu, uzēd zemenī un konfektī. Jā. Tad līdz nākamajai. Jā, labi. Jā.